Kaut kas nebijis Latvijā. Kanāls Labais Puika TV. Šis cilvēks veido pamācošus videoklipus, kā uztaisīt savu mājaslapu, kā apgūt programmēšanas valodas un kā iegūt populāras programmas par brīvu. Kanālā uzzinās jaunākās tehnoloģijas ziņas un redzēsi dažāda veida videoklipus par IT sfēru un citām tēmām. Tas jums tiešām noderēs visur, it tīpaši skolā. Atcerieties, links ir aprakstā, tur lejā. Labais Puika TV, abonējiet! Bez kompromisācijām mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Kārtējo reizi risināsim tavu problēmu. Šī problēma sver 500 kg. 500 kg. Šī problēma tiešām ir milzīga problēma. Jā. Ja mūsu jaunieši saskarās ar šo problēmu diezgan bieži, tā ir vēl lielāka problēma nekā es domāju. Nu, ko tad sākam? Sākam. Mans klases biedrs, Jēkabs. Nu, Jēkab, ko tu dari? Visu laiku grābstas gar dibenu. Jā. Un sporta stundās rāda savu dibenu. Man reāli bail, ka viņš man var ņemt pakaļā. Ko viņam darīt? Viņam? Nu, šim cilvēkam. Viņai tā tad, es ceru. Kāpēc viņai? Tas ir cilvēks, tas ir vīrietis. Man sāka sāpēt šeit. Šī ir nopietna problēma un nav jāsmējas par šo. Es vispār nesmējos, tāpēc, ka tas ir normāli. Viņš arī rāda dibenu pa laikam. Tā, sapratiet. Sevišķi jūrās, ziniet, cik ņirdzīgi, kad... Kāpēc cilvēki rāda dibenu? Jo viņiem liekas, ka viņš smirda. Vai arī viņi grib izveidināt dibenu? Laikam otrais variants, visticamākais, ka vēlas izveidināt. Jā, un es teikšu tā, ka... Tu nevari zināt, kad tu iesi pie meitenēm un viņas sagribēs ostīt tavu dibenu. Jā. Tāpēc tev ir maksimāli vairāk jāpadeidina savus dupsis. Jā. Viņa gribēs, cilvēki domā, ka viņas iesi pie kādas draudzenes savas vai meitenes vai sievas, un ka tu smērēsi paduses, jo viņa postīs tavas paduses. Visticamāk, nu labi, visticamāk ne, bet ir iespēja, ka viņa ostīs. Jā. Teorētiski var pat salīdzināt dibenu ar dzīvokļa istabu, vienalga ar istabu. Jā. Ja tu nevēdināsi istabu un pasauksi pie sevis meiteni atkal, jā, viņa ienāks un te smirdēs. Jā, viņa teiks, kas te smird, un viņa tīsies prom. Skarsts. Bet tu taču ver vaļā logu, vēdini istabu, lai te ventilācija notiek. Jā. Tad te smaržo labi un viss ir labi. Tieši tas pats ar Tirsas dibenu. arī smird. Vajag vēdināt dupšus, tāpēc tavs draugs tas ir? Jā, laikam jā. Klases biedrs, tavs klases biedrs Jēkabs tikai vēdina dibenu. Jā. Viņš neņems nevienu pakaļā. Par to tu vari neuztraukties, tas ir... Bet ja tev tomēr ir paranoja, ka viņš varbūt kādu gribēs, Paņemt dibenu. tūlītām parādīsim, kas jādara, lai tas nenotiek. Interesanti, ko viņš parādīs. Lūk, kur ir dators, un izdara šitā. Tas ir pagriezies šitā, un tas ir naturālais bloks. Jā. Tas ir bloks. Šādi neviens tev dibenā neko neizdarīs. Ja tev nav datora, kā var vēl izdarīt? Skaties. Lūk, jūs redzat live action manu dibenu. Es speciāli šortus pieliku. Redziet, šāds man izskatās normāls dibens. Tiklīdz viņš kaut kas nāk, kaut kāds objekts nāk tuvumā šeit. Uzreiz. Redziet, kā sasprindzināja dibenu. Redziet? Un neviens tev dzīvē neko tur neiebāzīs. Tāpēc neuztraucies, tavs Pat dibens... citplanētieši tur flautas neliks iekšā. Tagad tavs dibens ir drošībā. Tavs dibens būs drošībā. Un cerams, ka laikam palīdzējām tavā problēmā. Nu, ko veicīt? Kas šis bija, Johaidī?
Atcerieties, šis viss ir izklaide. Jā, un atcerieties. Te neviens Ja nevar jums patika, profesionāli nospiediet šo. Jā. Nevis, ja jums patika, bet ja jūs pasmējāties kaut vienu reizi, nospiediet šo. Jā. Ja jūs reāli nesmējāties, nespiediet neko vienkārši. Jā. Nu, Mēs neesam certificēti padomdevēji, Mēs esam idioti. bet mēs esam idioti. Nu kā, tagad jāiet saprast, kas tikko vispār notika. Jā, jāiet saprast, ko tikko uzfilmējām. Šis ir viens no tiem video, kad tu sēdi un domā, publicēt vai nepublicēt. Bet tā kā mēs esam idioti un mums patīk stulbums, tad visticamāk šo video jūs tagad redzat. Jā. Un ja jūs viņu redzat, liela iespēja ir, kā jūs tagad rakstāt komentāros idioti. Bet Jā. mēs to jau zinām. All my life I have been an idiot. Šis viss par cik? Ne par cik? Mēs vispār nepelnām par šito. Mēs nepelnam par šito. Man šoks pilnīgi godīgi. Bet toties mēs pelnam citu prieku, citu pozitivitāti. Jā. Tas ir labāk. Nu, protams, ar pozitīvismu nevar paēst. Jā, ja tu ēdīsi pozitīvismu, tad pēc nedēļas tu kapā arī varēsi viņu ēst. Jā, smiltis. Man liekas, ka beigt vajag. Vajag? Jā. Labi, jābeidz. Spiež pogu. Es spiežu pogu pēc 3, 1. Spiediet like! 3.